Labdien, bērni! Kas pie jums atnāca ciemos? Karavīri? Pareizi. Un kādi karavīri? Latviešu karavīri, vai ne? Ārā karogs karājās jums? Karājās. Tās pats, krās tās pašas. Noreiz. Tas nozīmē, ka mēs esam latviešu karavīri. Reiki tāda viena pavisam liela. Tas ir ložmetējs. Kāpēc viņu sauc par ložmetēju? Tāpēc, ka viņš šauj ļoti daudz lodes ļoti īstā laikā. Redziet, cik daudz patrauns viņam ir. Cik kādi īsti izpildus? Mākļums kaut kāds. Man arī vajag izpildus. Šitā ir tāda vālīte, kurai noskrūvē galiņu, norauj redzenu un met cik vien tālu var, ja? Un tad liels sprādziens, kā pa jauno gadu, kad šauj salūti, ja, apmēram tāds pats liels glīšas, liels roksums, ja, un uz visām pusēm uguns šauj. Nezinu, kāpēc tās kumpiņas ir vajadzīgas priekš kā? Dzeles kumpiņu zābīkiem. Tas tāpēc, ka karavīru sāku skrien, lai pa ziemu kājas neslīd pa ledu, ja. Pistolītes, visu sikstu dāvot. Dāvi, tu vienmēr klausi. Jo tāpēc, ka armijā ir ļoti svarīgi, lai tu klausītu savus komandierus. Dotajā brīdī tev kavērija komandieru skolotājs un audzinātājs. Dāvi, tu klausies? Ir tāds liels ierocis, ja? Un redziet, tam ierocim, te tur tās patronas liekās iekšā tāds, līgs radziņš. Un šādi, lai būtu daudz patronas, reku tie radziņi saliekās šādās te kabatās iekšā, ja? Un tas var saskaitīt, cik viņam ir radziņi, ja? Viens ir automātam visu laiku līdz, ja? Un tad vēl karavieram līdz 6 radziņi. Un faktiski karavieris zina, ka viņš vienai kaujai gatavs, ja? Var paturēt. Tu jau būs kā nākamais karavieris. Ko viņi sargā? Mūsu zenīti, jā. Karavīram jābūt ļoti spēcīgam, lai viņš varētu aizstāvēt sevi un savu tēvu zemi, jā. Maza mana tēvu zeme, 2 roku platumā. Mīļa mana tēvu zeme, 2 roku siltumā.